Mani sauc Rūdis. Jūs visam zin, kā es mēģināju kļūt par latvieti. Un šovakar jūs visiem mani palīdzēt par spēlēt koklēm un par rakstīt un saprat dainām. Nu, kas notiek šovakar? Mums ir tā eksperimenti, kurš mēs visiem kopā mēģināja rakstīt jauni mūsdienu moderni dainas. Kas tas būs, Laura pēc tam jūs parādīja. Kā būtībā kopums ir tāds instruments, kā viņš ir tāds. Tur, protams, ir daudz dainas, ka viņi tur spēlē, tur, es nezinu, kaut kādi tur īpašie dziedoņi vai kaut kas tam līdzīgs, visu riņķi un apkārt. Un pašā pamatā tas tā arī ir, ka to instrumentu, tas ir viens no tiem instrumentiem, uz kuru var uzmazai pamēģināt kaut ko, vienkārši pamēģināt. Drošāk. Ar spēlēt visu. Viņš pirmo reizi pieskarās koklē, jau skan, pamēģināt vēl kaut ko. Kāda roka? Ar kur grib? Un tur pamēģināt, kā tas ir. Man bija tādi vārdi. Es ļoti ātri uzrakstīju, tāpēc, ka vārdi bija baigi viegli. Jūrnieks, elementāri. Tad elastīgais, banžu tirus pierakstīts apakšā. Un vārds iepēja. Tātad, jūrnieks, no jūriņas vēji pūta,
Gāja jūrnieks piesievi. Paceļami to iepēra elastīgais vanšu pilns. Tātad vārdi emo, borzīt un ko ar jautājumu izsaukumu zīmi, kas bija kā džokers, ko es īsti nesaprotu, kā var normāli ievīt. Ko noborzīt, ko sagruzīt, kam pašapziņu samīdīt, kam palīdzēt šo nastu celt, lai emo dvēselē var zelt. Trīs vārdi - kavēties, atlaide un jāra. Es uzzināju vienu jaunu lietu. Kolēģis pastāstīja, ka jāra ir pirātu kliedzības. Latviju pirāts atņirds zobus, tūdaļ grandīs baisnīgs jār. Viņa kā gan atlaidis uz kraci, akacītā iesprūst vārdu. Tāds politiski aktuāls notikums atkal. Atpalicīgs likums bija par nodevu uzlikšanu. Ko tu Saeimai padarīsi? Strepsi visi barinā. Ai, tu mana pārcieņā, kur tu biji šovakar, man borzina ar ēno puika. Šovakar, manā borzījā jau puika.